runājot par līdzsvaru un harmoniju. Tur ir ļoti daudz aspekti, kam ir jāsakrīt, lai mēs patiešām justos līdzsvarot un dzīvot līdzsvarotu dzīvi, ne tikai uz kaut kādu brīdiņu būtu mierīgi. Tur mums ir jābūt saskaņā ar mūsu dvēseli un mūsu dievišķo plūsmu. Mums ir jāmāk pieņemt tas, ka citreiz mūs pilnīgi izsit no līdzsvaru un harmonijas un viss dzīvē sagriežās kājām gaisā, lai pārietu jaunā izaugsmes līmenī vai no arī iegūtu to patieso līdzsvaru un harmoniju. Kaut kas liekas tiek nojaukts nost un nograuts. Un šim te visam kopumam, lai mēs prastu iet cauri dzīves pārmaiņām, transformācijām, prastu dzīvot harmonijā un līdzsvarā, ir ļoti svarīga uzticība un uzticēties dvēselei, uzticēties savam garam, intuīcijai, kas bieži vien ved un piedāvā darīt tādas lietas, ved tādā virzienā, varētu teikt, kas prātam liekas kaut kas pilnīgi garām, ja? Pilnīgi garām no kaut kādiem sabiedrības uzliktajiem modeļiem, no kaut kādām mūsu iedomām, un tas ir ļoti bieži pretēji arī mūsu tam modelim, kādu cilvēks veido balstoties uz bērnības pieredzi un traumām, ja? Un bieži vien mums ir jādara lietas, no kurām mums ir bail, mums ir jāuzticās tur, kur liekas, ka tagad gan nevar uzticēties. Un mums ir jāļauj mūsu dvēselē izpausties, mums ir jāprot noturēties dievišķajā plūsmā. Lūk, tā kā tieši par šo te tēmu, par šo te dievišķās plūsmas vilni, būšanu dievišķajā plūsmā, uzticēšanos, harmoniju, līdzsvaru, ļaušanos, paļaušanos, savas dvēseles potenciālu un dvēseles potenciālu atvēršanu, kas iet saskaņā ar visu šo te, par ko es tikko runāju, mums ir jaunais elpošanas kursiņš. Tiekamies jaunā, foršā, superīgā piedzīvojumā, kur mēs daudz elposim, daudz meditēsim, handpan skaņās. Un būsim dievišķajā plūsmā. Lai labāk dzīvotu, labāk justos un arvien uzlabotu savu dzīvi un vispārējo dzīves kvalitāti.